Labvakar. Šodien sāksim runāt par skaitļu virknēm. Tā jau ir 7. tēma. Jā, tad pirmais, ko gribu pateikt par skaitļu virknēm. Tātad šeit jūs redzat, ka A1, A2, A3, tā ir definēta kā skaitļu virkne. Teiksim, jā, man ir dots. Tā. Tā. Ja man ir dota tāda skaitļu virkne, teiksim, 2, un katru nākamu locekli es pieskaitīšu 3. Ja? Tad 2 plus 3 ir 5, 5 plus 3 ir 8, 8 plus 3 ir 11, un 11 plus 3 ir 14, tad seko 17, 20 un tā tālāk. Tad to mēs varam nosaukt par skaitļu virkni. Attiecīgi katram skaitlītim mēs varam iedot nosaukumu. Ja? Tad 2 man būs virknes pirmais loceklis, līdz ar to ierakstu, ka tas ir A1. 5 būs virknes otrais loceklis, līdz ar to ierakstu, ka tas ir A2. 8 attiecīgi trešais loceklis, pēc tam attiecīgi 4., 5., 6. un 7. un tā tālāk. Kā mēs varam arī nodefinēt? Redziet, šeit ir rakstīts AN-1. Tas ir domāts virknes iepriekšējais loceklis. Ja es paņemšu un nodefinēšu, kā virknes AN-tais loceklis, teiksim, man ir 5, ja? Tad A5 es nosaukšu kā AN-tu kaut kādu locekli. Tad virknes nākamo locekli mēs varam iegūt pēc numura kārtas numuru, ja? Tas ir 5 plus 1. Līdz ar to tas ir 6. Un iepriekšējais loceklis ir AN-1. Ja? Tātad dotie gadījumā es definēju, ka A5 ir AN. Tātad N ir 5. Ja? Varu secināt, ka dotie gadījumi N ir 5. Un tad attiecīgi arī varam uzrakstīt, izmantojot doto formulu, ka tas ir A5 mīnus 1, jo N ir mīnus 1, un attiecīgi 4 A4. Un šeit ir A5 plus 1, attiecīgi A6. Tā, labi. Skatāmies tālāk. Tagad mūsu uzdevums uzrakstīt norādītas skaitļu virknes locekļus. Teiksim, ja man ir jāuzraksta pirmus 5 naturālu skaitļu virknes locekļus, kas dalās ar 4. Tad mēs zinām, ka vismazākais skaitlis naturālais, kas dalās ar 4, ir 4. Tālāk 8 vēl dalās ar 4, 12 vēl dalās ar 4, 16 dalās ar 4 un 20 dalās ar 4. Ja? Tas ir viens no piemēriem. Aplūkosim piemēru B. Uzraksti pirmus 5 naturālu skaitļu virknes locekļus, kas ir 3 cipru skaitļi. Tātad 3 cipru skaitļi. Vismazākais 3 cipru skaitlis ir 100, pēc tam sekos 101, tad ir 102, 103 un 104. Ja? Tātad pirmie 5 virknes locekļi ir uzrakstīti. Ja? Varam saskaitīt, ka viņi ir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tā, aplūkosim tādu piemēru. Teiksim, pirmais piemērs. Tā, pirmais piemērs. Uzraksti pirmus 5 naturālu skaitļu virknes locekļus, kas dalās ar 3. Tātad pirmos 5 naturālu skaitļu virknes locekļu, kas dalās ar 3. Mēs zinām, ka naturālie skaitļi un sākās ar vienieku un uz augšu. Ja? Tas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un tā tālāk. Man ir jāuzraksta, kas dalās ar 3, tad attiecīgi vismazākais skaitlīts, kas dalās ar 3, ir pats trīnieciņš. Līdz ar to pierakstam 3. Pēc tam seko 3 plus 3 ir 6, 6 plus 3 ir 9, 9 plus 3 ir 12 un 12 plus 3 ir 15. Līdz ar to visi dotie skaitļi dalās ar 3, un tie ir dotas virknes pirmie 5 locekļi. Ja? Tad mēs varam pateikt, ka 3 tas ir A1, 6 ir A2, 9 ir A3, 12 ir A4 un 15 ir A5.
Tā, kādu vēl varētu piemēru aplūkot? Nu, teiksim, doto trešo piemēru, ja? Uzraksti pirmus 6 naturālu skaitļu virknes locekļus, kas ir pāra skaitļi, ja? Tad attiecīgi naturālie skaitļi sakot ar viennieku, 1, 2, 3, 4, man vajag tikai pāra skaitļus. Tad attiecīgi tie skaitļi, kas dalās ar 2. Ja, nu varam iestākt vismazākais pārskaitlis no naturāliem ir 2. Līdz ar to tas būs 2. Un šeit jau jāuzraksta 6, ja? 4, 6, 8, 10 un 12, ja? Un tā arī varam pierakstīt, ka tas ir A1, tas ir A2, A3, A4, A5 un A6 ir 12. Tad esam izpildījuši nosacījumu. Ja mēs aplūkosim, teiksim, otro piemēru, uzraksti pirmus 7 naturālu skaitļu virknes locekļus, kas beidzās ar cifru 7. Tā, nu varbūt no sākuma šeit es uzrakstīšu tā kā A1, A2, jo es zinu, ka man vajag 7, ja? A3, A4, A5, A6 un A7. Tagad sākam. Uzraksti pirmus 7 naturālu skaitļu virknes locekļus. Tad 7 esmu tā kā jau pierakstījis, ja, nu, sanumerēju, var tā teikt. Un tad kas beidzas ar cifru 7? Nu, vismazākais naturāls skaitlis, kas beidzas ar cifru 7, tas ir 7. Tad 7, tālāk seko attiecīgi 17, 27, 37, 47, 57 un 67. Ja? Nu, tā kā esam pierakstījuši. Labi. Un vēl paņemsim vēl vienu piemēru, 4. Tā, aplūkosim 4. Kur viņš ir. Uzraksti pirmos 7 skaitļu virknes locekļus, kas ir naturālu skaitļu kvadrāti. Ja, tad šeit man arī uzreiz jāpierakstā A1, A2 līdz 7. Ja? Nu, kur lai es to pierakstu? Tā, nu, mēģināšu šeit. Tā, neiet. A1. Es izdarīšu noteikti. Ja? Tā, un tad šeit arī pierakstīšu. Tātad A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 un viss. Tātad pirmos 7 skaitļu virknes locekļu kvadrātus. Ja? Un tad naturālu skaitu kvadrātu. Un tad attiecīgi A1 man ir 1 kvadrāta, 1 kvadrāta ir 1. A2 ir 2 kvadrāta, tas ir 4. Tad 3 kvadrāta, 9, attiecīgi 4 kvadrāta, 16, 25, 36 un 40. Tā, labi, ejam tālāk. Tātad virkne arī varētu būt definēta ar formulu, ar n locekļu formulu. Ja mēs aplūkosim pirmo piemēru A, mēs redzam, ka x n ir vienāds 3n plus n kvadrāts. Līdz ar to x1 mēs redzam, ka šeit mums ir rekur x n un rekur vēlreiz n atkārtojas, ja? Un tad, ja iet runa par x1, tad 1 tas ir n dotajā gadījumā, ja? Un tad, kur ir n, mēs ievietojam doto vienu. Un, ja aprēķinām skaitlisko vērtību. X virknes otrajam loceklim, ja, nu, kārtas numurs ir 2. Līdz ar to n ir 2. Tātad 3 reiz 2 kvadrāta un 2 kvadrāta. X trešajam kārtas numurs ir 3. Līdz ar to šeit mums visur ir 3.
Un tad ir 4, un tad N vieta ievietojam attiecīgi 4. Tad pamēģināsim ar jums arī aprēķināt dažus piemērus. Tā, nu teiksim, viens no piemēriem ir, mēs varētu ierakstīt. Tā, viņš varētu izskatīties lūk šādi, ja? Tad xn ir n kubā, xn plus tā, nu teiksim, xn ir vienāds ar n kubā plus 2 reiz n. Tātad 2n. Un tad man attiecīgi ir jāaprēķina. Ja? Teiksim, man ir jāaprēķina 3 kārtas. Ja? Tad x pirmais, tad kārtas numurs ir 1, un es ievietoju n. Vieta 1 ir 1 kubā plus 2 reiz 1. Un attiecīgi 1 kuba ir 1 un plus 2. Iegūstam, ka x1 ir 3. Tagad aplūkojam x2. X2 ir vienāds. Tagad n jau man pieņem vērtību 2, jo tagad tas ir otrais numuriņš, ja, un tad n rakstam 2 kubā plus 2 reiz 2. Nu, 2 kubā man ir 8, un 2 reiz 2 ir 4. 8 plus 4 iegūstam rezultātu 12. Tad, teiksim, man ir jāaprēķina x3. Tad jau 3 ir kubā plus 2 reiz 3, ja? Un 3 kubā mums ir 27 plus 6, ja? Līdz ar to man sanāk 33. Tā, x4, tas ir 4 kubā plus 2 reiz n, tad 2 reiz 4. 4 kubā ir 64 plus 8, iegūstam 72. Un, teiksim, x5. Ja? Tātad 5 kubā, 2 reiz 5, 5 kubā ir 125, 2 reiz 5 ir 10. Tātad plus 10 ir 135. Nu, tāda veida esam aprēķinājuši. Ja? Tā, skatāmies vēl. Nākamais piemērs mums izskatīsies xn, xn, xn ir vienāds 4n dalīts ar n mīnus 10. Tā. Tā, nu, un tad, teiksim, man ir jāaprēķina x1. Jā, tad es rakstu x1 ir vienāds un n vieta ievietojot to 1. Tātad 4n, tas ir 4 reiz 1, un 1 mīnus 10. Tā, 4 reiz 1 ir 4, 1 mīnus 10 mīnus 9, un tad esam iegūši mīnus 4 9. Ja? Var pierakstīt. Tad skatāmies x2. X2 n vietā mēs ievietojam 2. Tātad 4 reiz 2 dalīts ar 2 mīnus 10. 4 reiz 2 ir 8, 2 mīnus 10 ir mīnus 8. Ja? Rezultāti ieguvam mīnus 100. Tagad x3. 4 reiz 3
dalīts ar ko? Ar 3 mīnus 10, jā, n vietā ievietojam 3. Tātad 12 un 3 mīnus 10 ir mīnus 7. Nu, šeit var izteikt veselu daļu. Tas ir mīnus 1 vesela, 5 septītās. Ja, 12 izdevām ar 7, sanāk 1 vesels un 5 atlikumi. Tāpēc pieraksim to 5 septīto. Tā, x ceturtais ir vienāds. Tagad n ir 4. Un tad n vietā ievietojam 4. Tas ir 4 reiz 4 un 4 mīnus 10. 4 reiz 4 ir 16. 4 mīnus 10 ir mīnus 6. Ja? Tad 16 izdevām mīnus 6. Arī izsakam veselu daļu. Tagad tas ir mīnus 2 veselie un 4 sestais. Ja? Tā. Varam pierakstīt mīnus 2 veselie, 2 trešais. Tā, un x5. X5 man būs vienāds 4 reiz n, tad 4 reiz 5. Un n mīnus 10, tas ir 5 mīnus 10. Tātad 20 jāizdala ar mīnus 5, un tas ir vienāds ar mīnus 4. Tā. Tā esam apeicinājuši. Ja? Pirmos 5 locekļus dotas virknes. Tā. Virsimies tālāk. Tā, nu teiksim, ja man ir dota tāda virkne, virkne izskatās lūk šādi. Tā, AN ir vienāds ar n kvadrāta mīnus 2n. AN ir vienāds ar n kvadrāta mīnus 2n. Un man ir jāapreikina, nav teikts, ka, teiksim, ir jāapreikina pirmos 5 virknes locekļus, ja? Bet gan ir teikts, ka ir jāapreikina A5, ja? Vai nu A7. Nu, izdomāsim, šeit uzdevuma nosacījumos ir rakstīts, ka man ir jāapreikina A7. Var nereiķināt uzreiz tur A1, A2 un līdz A7, ja? Bet jāapreikina tikai A7. Tad n vieta man jāievieto 7. Un tad sanāk 7 kvadrāta mīnus 2 reiz 7. Tātad 49 mīnus 14 iegūstam 35. Tad vēl ir teikt, ka ir jāapreicina A10. A10 vienāds, tad n vietā ievietojam desmitnieki. Ja? Tad ir 10 kvadrāta mīnus 2 reiz 10. Tas ir 100. Mīnus 20 un iegūstam rezultātu 8. Tas ir A10. Tā, teiksim, jā, man ir jāapreicina AN mīnus 1. AN mīnus 1. Nu jau sākas drusciņ grūtāk. Tas nozīmē, ka N vietā, es tūlīt vēlreiz parādīšu, kur ir N formulē, kur ir N, un tagad man ir N mīnus 1. Un tad dotajā n vietā man ir jāievieto n mīnus 1. Un tāpēc es rakstu n mīnus 1 kvadrāta, jo n man bija kvadrāta, ja? Un tas ir tas, ko es ievietoju n vietā. Ja, redzam? Tā tur esmu ievietojusi. Un tad ir mīnus 2 reiz n. Un tad rakstu mīnus 2, un n vietā man tagad ir jāievieto n mīnus 1. Un tad vēlreiz parādu, kur šeit bija n, un tagad tas n vietā ievietoja n mīnus 1. Tā. Un tad man dota izteiksme ir jāvienkāršo, ja? Šeit es mēģināšu atcerēties saīsinātas reizināšanas formulu.
Tātad pierakstīšu formulu, kādu es izmantošu, lai atvērtu iepu. Tātad, lai atvērtu iekavas, es izmantoju formulu A mīnus B kvadrāta ir vienāds A kvadrāta mīnus 2AB plus B kvadrāta. Un tagad vēršu vaļu manu iekavu, ja, kas man te ir sanāk. Tad ir N mīnus 2N plus 1 mīnus, šeit mēs atveram iekavu sareiznot ar katru, ja, tas ir mīnus 2N plus 2. Un šeit kvadrāts. Vienāds. Un tad veram vaļu iekavas, ja, ņem nostotu iekavu, mīnus 2N plus 1, mīnus 2N plus 2. Vienādības zīme. Savelku līdzīgus locekļus, no sākuma ņemtu augstāku kāpinātē, tas ir pirms viens kāds, kas te dzīvojāt, un tad mīnus 2N un mīnus 2N paskaitām kopā, tas ir mīnus 4N, un tad plus 1 un plus 2, tas ir plus 3. Un tāda veida man sanāk rezultāts. Tagad mums būs rekurences formula, jā, tas ir domāts, kad ir dota formula un virknes nākamajam loceklim. Tā, un mūsu uzdevums mums vajadzēs aprēķināt pirmos 4 locekļus, jā, tikai pirmos 4. Tā, un lūk šādi izskatās piemērs. Tagad ir dots, ka x pirmais ir 2. X pirmais ir 2. Un ir iedota rekurences formula, tas ir formula nākamajam virknes loceklim. Tātad xn plus 1 ir vienāda ar xn plus 7. Un mans uzdevums aprēķināt x pirmais nav zināms, x otrais nav zināms, x trešais nav zināms, un x ceturtais arī nav zināms. Ja? Tad man visu to ir jāaprēķina. Tā, nu tagad skatāmies. Ja? Teiksim, ja man ir jāaprēķina x otro, tad virknes nākamo locekli, tad pēc būtības x otro es varu pierakstīt kā 2, šeit bija n plus 1, ja? Tātad 1 plus 1. Un tad esmu noteikusi, ka xn man ir iepriekšējais, ja? Rekur, to tajā gadījumā tas ir x pirmais. Un x pirmais man bija dots, ka tas ir 2. Līdz ar to rakstu, ka tas ir 2 plus 7. Tas ir virknes iepriekšējais loceklis, ja? Plus kaut kāda diferences, to tajā gadījumā tas ir 7. Tātad 2 plus 7 iegūstam rezultātu 9. Tagad skatos x trešo. X trešais ir vienāds, attiecīgi n es varu pierakstīt kā x2 plus 1, jo pēc formulas šeit ir n plus 1, un trīnieku es iedomājos kā 2 plus 1, un tālāk attiecīgi x otrais man bija 9 aprēķināts, ja, tad es rakstu 9 plus 7. Un 9 plus 7 ir 16. Tad x ceturtais ir vienāds ar x trešais plus 1. X trešais man bija dots 16 un attiecīgi plus 7 pēc formas. Plus 7. Tātad 23. Nu, esmu izpildījis uzdevumus nosacījumus, esmu aprēķinājis x otro, x trešo un x ceturto. Ja? Bet x pirmais uzdevuma nosacījums bija teikt, ka jāaprēķina virknes pirmus 4 locekļus, jā, bet x pirmais mums jau bija dots.
Teiksim, ja ir jānosaka, vai skaitļu virkne ir attiecīgi augoša vai bilstoša. Tā, nu, teiksim, ja man ir dots tāds piemērs, kā virkne CN ir vienāda ar 0,5n kvadrāta plus 3n. Un n atrodas intervālu no 1 ieskaitot, ja ir mazāks vai vienāds, tad tas nozīmē, ka vienīgs ir ieskaitīts. Un līdz 5. Tad man pakāpeniski ir jāaprēķina, ar ko būs vienāds C1. Ar ko būs vienāds C1. Ar ko būs vienāds C1, un tas nozīmē, ka n vietēs ievietoja vienību. Tas ir 0,5 reiz 1 kvadrāta plus 3 reiz 1. Ja? Tātad tas ir 0,5 plus 3, iegūstam 3,5. Tagad skaitam nākamo virknes locekli. Tas ir C2. 0,5 reiz 2 kvadrāta plus 3 reiz 2. 2 kvadrāti ir 4, 4 reiz 0,5 ir 2, un plus 6, tad 8. Nākamo virknes locekli ir C3. Tas ir 0,5 plus 2 kubā, plus 3, un, jo tad viens nav plus šeit rēģinājums, ja? Un 3 reiz 3. Tad 2 kuba ir 8, 8 reiz 0,5 ir 4, 3 reiz 3 ir 9. Tātad 4 plus 9 iegūstam rezultātu 13. Nākamo C4. Tas ir 0,5 reiz 2 ceturtajā pakāpe. Nav vienādības īs. Tā, tad 0,5 reiz 2 ceturtajā pakāpe plus tad reiz 2 ceturtajā pakāpe. Tad ieliekam 1, nav vienādības īs. Tad plus 3, ja, 3 reiz n ir 4, tad 3 reiz 4, 2 ceturtajā pakāpe mums ir 16, 16 reiz 0,5 ir 8. Tad 8 plus 12, rezultāti ir 20. Un C5, tas ir pēdējais skaitlis, jo mums intervāls ir no 1 līdz 5. Man vajadzēja paskaidrot, kad n ir 1, kad n ir 1, attiecīgi 2, 3, 4 un 5. Ja, un to 5-nieku ieskaitot. Tā, un to 5-nieku ieskaitot. Un tad C5 man būs 0,5 reiz 2 piektē pakāpe. Plus 3 reiz 5, un attiecīgi 2 piektē pakāpe ir 32, līdz ar to 0,5 reiz 32 ir 16, jā, tad šeit ir jāieraksta mans 16. Tad ir vienāds 16, un 3 reiz 5 ir 5. Jā, rezultāti 31. Tā, nu tagad man ir jāizdara secinājumi. Kādi rezultāti sanāca? Es redzu, ka rezultāti man sanāca. Ja es sarakstīšu visu attiecīgi smuki rindā, ja es paņemšu un pierakstīšu C1. C1 ir 3,5. C2 ir 8. C3 ir 13. C4 ir 20. C5 ir 31. Es redzu, ka virkne man ir augoša, tātad dotā
ir augoša. Un tad arī pierakstam augoša, ja? Dota virkne ir augoša, tad no mazāka skaita uz lielu. Ja man sanāk, kā rakstīts otrādāk no lielāka skaitļa uz mazāku, ja, tad būtu dilstoša. Otrajā gadījumā viņa noteikti ir augoša. Nu, teiksim, ja man ir jānosaka skaitļu virknes kartes numuru. Tā, nu, teiksim, ja man ir dota, piemēram, paņemsim tādu vienkāršu virkni, xn ir vienāds ar 3n mīnus 6, tad man ir dota tāda virkne. Un ir pateikts, ka xn, tā, un ir pateikts, ka xn ir vienāds ar 11. Vienos ar 12. Ar 12. Vienāds, xn ir vienāds ar 12. Tā, un tad kā mēs varam rīkoties tālāk? Mans uzdevums atrast virknes kārtas numuru. Tas ir n, sanāk, ka man ir nezināms. Ja? Es pierakstu, ka n ir nezināms. Un tad sanāk, ka xn vieta šeit es varu ievietot doto vērtību 12. To arī es darīšu. Tātad 12 ir vienāds ar 3n mīnus 6. Ja? Līdz ar to man būs mīnus 3n, nezināmi uz vienu pusīti, skaitīšu uz otru, un pārnēsot uz otru pusīti, zīme mainās. Ja? Te, kur bija pozitīvi 12, pārējot uz otro pusīti, viņš palika negatīvs. 3n no labē pusīti bija pozitīvs, un pārējot uz otru, viņš palika negatīvs. Tātad mīnus 3n ir mīnus 18, un n ir mīnus 18 daudz ar mīnus 3, tas ir 6. Un tad n ir 6, ja? Tam kārtas numurs esam iegūši. Tas ir 6. Tā, nu tad par virknēm šodien būs viss, ja? Un nākamajā stundā mēs tad runāsim jau konkrēti par aritmetisko progresu. Paldies par stundu, uz redzēšanos!